Vai jūs kādreiz esat turējuši rokās dokumentu, kas padara jūs par rēgu? Par cilvēku, kurš it kā eksistē, maksā nodokļus, elpo gaisu, staigā pa ielām, bet valsts acīs ir tikai statistikas anomālija. Manā gadījumā šis dokuments ir lilā krāsā. Tumši izbalējuši lilā pases vāciņa ar uzrakstu, kas tulkojumā nozīmē nepilsonis, jeb svešinieks. Es esmu 52 gadus vecs vīrietis pēc tautības krievs. Esmu dzimis šajā pilsētā Rīgā un neesmu teju nekur citur dzīvojis. Es neesmu imigrants. Es neesmu atbraucis no kaut kurienes meklēt labāku dzīvi. Es šeit piedzimu, es te uzaugu, es šeit strādāju un visticamāk es šeit arī palikšu uz visiem laikiem. Un tomēr jau 30 gadus mana valsts man saka, ka es te neesmu īsti savējais. Es gribu jums pastāstīt, ko patiesībā jūt cilvēks, kurš ir iestrēdzis starp divām pasaulēm. Es zinu, ka daudzi no jums tagad gribēs mani nosodīt, varbūt pat izslēgt šo video un pateikt, lai vācos prom. Bet, ja jūs patiešām mailat Latviju tāpat kā es, lūdzu, noklausieties mani līdz galam, jo tas, ko es jums tagad teikšu, sagraus ļoti daudzus matus, kurus jums gadiem ilgi ir barojuši politiķi. Sāksim ar to, kas es esmu. Esmu viens no tiem, kurus jūs zināt un sabiedrībā bieži saucāt par problēmu. Es piederu pie tās paudzes, kas piedzima padomju laika. Mana bērnība pagāja Rīgas mikrorajonos, spēlējoties pagalmos, kur bērni runāja gan latviski, gan krieviski. Un toreiz mēs nešķirojam viens otru pēc pases krāsās vai valodās. Mēs bijām vienkārši bērni. Es atceros tās dienas kā gaišas, jo mēs nezinājām neko par lielo politiku. Kad sākās atmoda, man bija apmēram 20 gadi. Es strādāju lielā rūpnīcā. Es atceros to cerību sajūtu, kas virmoja gaisā. Daudzi no maniem krievu draugiem un pazinām atbalstīja Latvijas neatkarību. Mēs gribējām dzīvot normālā, brīvā, eiropeiskā valstī. Mēs negribējām to pelēko padomju bezcerību. Bet tad notika kaut kas tāds, kas mana sirdi atstāja retu uz visu atlikušo mūžu. Tika pieņemti jaunie pilsonības un valodas likumi. Pēkšņi mēs, cilvēki, kuri te bija dzimuši un strādājuši, tikam sadalīti. Tie, kuriem bija pareizie raduraksti pirms 40 gada, kļuva par pilsoniem. Mēs pārējie kļuvam par nepilsoniem. Es joprojām atceros to dienu, kad man pateika, ka man būs vajadzīgs īpašs dokuments. Es atceros to sajūtu rūpnīkā, kad ieradās valodas pārbaudātāji. Pēkšņi mani latviešu kolēģi, ar kuriem kopā bijām dalījuši pusdienas un smežušies, skatījās uz mani ar tādu kā leģutubu, bet daži ar aizdomām. Valsts, kurā es piedzimu, kurai es biju gatavs dot savu darbu un enerģiju, pēkšņi man pateika: tu mums nesi vajadzīgs tāds, kāds tu esi. Tev ir jāpierāda, ka tu esi cienīgs te atrasties. Daudzi no jums varbūt jautās, kāpēc tu vienkārši nenoliki eksāmenu, tas taču ir tik viegli. Jā, tehniski tas nav grūti, bet mēģiniet saprast to no tīri cilvēciskas, psiholoģiskas puses. Tas bija milzīgs, dziļš aizvainojums, iedomājieties, ka jūs dzīvojat savas maģas. Jūs te esat dzimis. Un pēkšņi kāds atnāk un pasaka, ka tagad šīs maģas ir vina. Un jums ir jānoliek eksāmens, lai jūs drīkstētu te dzīvot kā pilnties X ģimenes loceklis. Manu ierunāja spaitāība. Tāds stulbs, jauneklis un raize ievainots lepnums. Es te piedzimu. Kāpēc man kādam būtu kaut kas jāpierāda? Es sev teiku. Es atteikos iet un kārtot eksāmenu no principa. Es gribēju, lai valsts atsast mani par savēžo bez pazemojošām procedūrām. Un tašti spītībā kļuva par manu ikdienu. Gadi gaļa, 10 gadi, 20 gadi. Rūpnīkās aizverās, es sāku strādāt loģistikā. Spītībā lēnām pārvērtās par ieradumu, un tagad, pēc 30 gadiem, tas ir vienkārši smags slogs, kuru es nezinu, kā nomest. Es saprotu latviešu valodu gandrīz perfekti. Es varu lasīt, es varu klausīties ziņas, es saprotu visu, ko mani latviešu kolēģi runā loģistikas noliktavā. Mana paša runāšana ir viduvēja,
varbūt ar jūtamu akcentu un dažām gramatikas kļūdām, jo mana ikdienas vide starp šofēriem un kravējiem dominē krievu valoda vai vispār kaut kāds nesaprotams žargons. Bet es neesmu tas briesmonis, ko jūs redzat nacionalistu plakātos. Es neesmu tas cilvēks, kurš ienest latviešu valodu. Es ienestu to sajūtu, ka man gadiem ilgi lika justies, ka otras šķīras cilvēkam. Parunāsim par stereotipiem. Šis ir tas jautājums, kas mani sapina visvairāk. Latvijas sabiedrība eksistē dziļi iesakņojies mats, ka mēs, rgas krievi, it īpaši tie ar lila pasem, esam kaut kāda piekta kolonna. Ka mēs vakaros sēžam pie televizora, skatāmies Kremla propagandu un gaidām, kad atnāks Putins un mūs izglābs. Paklausieties manu ļoti uzmanīgi. Tie ir absolūti meli attiecībā uz lielāko daļu no mums. Es neesmu dzīvojis Krievijā nevienu pašu dienu. Tā ir man pilnīgi sveša valsts. Jā, mēs runājam viena valoda, bet mūsu mentalitāte ir pilnīgi atšķirīga. Kad es kaut kur internetā paskatos, kas šodien notiek Krievijā, es redzu diktatūru. Es redzu ārprātu un tumsu. Es redzu valsti, kas sūta savus cilvēkus, nāve un iznīcina savus kaimiņus. Man nav nekā kopīga ar tiem cilvēkiem Kremļa un ar to imperialistisko domāšanu. Es esmu rgas krievs, tā ir pavisam cita identitāte. Mana dzimtene ir šeit. Manas saknes ir šaģā vesaģā Baltijas jūra, šaģā spriedes, rgas brugi un dregnaģa rudene. Es zinu, ka smaržo rgas centrāltirgus rita agrumā, un es zinu, kada ir sajūta, ejot pāri akmens tiltam, kad pūš ledains vējš. Tas viss pieder man tāpat, ka tas pieder jums. Es nekad ne pie kādiem apstākļiem negribētu dzīvot Krievijā. Pat domās pār to man uzdzen šermulus. Kad man kāds komentāros vai uz ielas pasaka, čemodāns, stācijā, Krievijā, man gribas kliegt no bezpēcībās. Uz kurieni, lai es braucu? Kur ir mana stācija? Mana stācija ir Rīga. Es te esmu mājās. Un tas ir vislielākais tragisms, ka mana valsts liedz man tiesībā saukt šo vietu par savam mājām bez nožēlas un bailēm. Strādājot logistikā, es katru dienu redzu, ka Latvija ir savienota ar Eiropu. Mūsu furgoni iet uz Vāciju, uz Franciju, uz Skandināviju. Es redzu, ka mēs esam daļa no rietumu pasaules, un tas man patīk. Es gribu, lai mēs turamies pie Eiropas vērtībām. Bet tad es izēju no darba, atveru sociālos taklus vai ieslēdzu televizoru, un es redzu, ka mūsu pašu politiķi dara visu, lai mūs sašķeltu. Jums ir jāsaprot viens ļoti cīnisks fakts. Politiķiem ir izdevīgi, ka eksistē tādi kā es, tādi lila pases turētāji. Tas ir ideāls instruments, lai uzturētu spriedzi. Jūsu latviešu nacionālajiem politiķiem ir vajadzīgs briesmīgais krievs, lai pirms vēlēšanām jūs iebiedētu. Lai jūs ietu un balsotu par viņiem kā par jūsu glābējiem. Savukārt mūsu krievalodo. Politiķiem ir vajadzīgi apspiestie un aizvainotie nepilsoni. Lai būtu, ko aizstāvēt. Viņi mūs izmanto. Viņi baroģas no mūsu sapēm, no mūsu aizvainojuma un no jūsu bailēm. Es dzīvoju pilsētā, kura ir sadalīta divas paralēlas pasaules. Mēs staigājam pa tam pašam ielām, perkam partiku tajos pašos veikalos, mūsu bērni spēlējas tajos pašos parkos, bet informatīvi mēs bieži dzīvojam uz dažādām planētām. Es redzu, ka daži mani vienaudži ir noindēti ar dezinformāciju. Bet ticiet man, viņi nav vairākums. Lielākā daļa vienkārši grib mierīgi dzīvot, nopelnīt algu, samaksāt rekinus un vasarā aizbraukt uz jūrmālu vai uz dārzinu. Mēs esam noguruši no šāda mūžīgā saspīlējuma. Mēs esam noguruši būt pār bandiniekiem svešā šaha spēlē. Vislielāko lūzumu mana domāšana un ar vislielāko lepnumu man sagādā mani bērni. Man ir meita un dēls. Viņi piedzima jau brīvajā Latvijā. Un ziniet ko?
Viņiem abiem ir Latvijas pilsonība. Mēs ar sievu izdarām visu, lai viņiem nebūtu jādzīvo ar šo pašu lilla zamogu. Mani bērni runā latviski perfekti. Tā, ka dažreiz pat latvieši nedzird nevienu pašu akcenta skanu. Kad meita atveda mājās savus draugus latviešus no universitātes, es klausījos, ka viņi sēž virtuve, smejas, apspriež pasniedzējus, dzer teju, un viss šis sarunu plūdums notika skaista. Tā ir latviešu valoda. Es sēdēju blakus istaba, un man acīs sariesas asaras. Tas bija asaras gan aiz milzīga lepnuma, gan aiz skumjām. Lepnums bija par to, ka viņi ir integrējušies, ka viņiem ir nākotne, ka viņi nejūtas kā otras šķīras pilsoni. Viņi ir brīvi, viņi var celot, viņi var strādāt jebkur Eiropā, viņi ir pilntiesīgi šīs valsts saimnieki. Bet skumjas bija par to, ka tajā virtuvē es pēkšņi sapratu, cik loties pats sevi esmu apzadzis. Mana spītība, mans aizvainojums, ko es turēšu gadu desmitiem, ir atstājis mani ar puse. Es sapratu, ka es nekad vairs nevarēšu pilnībā iekļauties tajā pasaulē, kas maniem bērniem ir dabiska. Es uz visiem laikiem palikšu tas padomju atlikums, tas pārējās posms starp pagatni un nākotni. Un tas ļoti sap. Tas sap tā, ka neviens nacionalists nesapratās. Dažreiz mani latviešu kolēģi logistikas centrā jautā, klausies, bet ja tu te visu mūžu dzīvo, kāpēc tu vienkārši nepaņem to gramatīnu, neiemācies tās dažas himnas rindas un nenokārto to eksāmenu tagad? Un ziniet, ko es viņiem atbildu? Tagad tam vairs nav jēgas. 52 gadu vekumā man vairs nav ko pierādīt valstī, kurā 30 gadus lika man justies līkam. Es to nedarīšu, jo tas nozīmē to atzīt, ka viņiem visu šo laiku bija taisnība, ka es biju vienkārši slinkis vai okupants. Bet es neesmu neviens, ne otrs. Es vienkārši esmu cilvēks, kura sirdi reiz salauza viņa paša dzimtene. Tas ir tāpat, kā mēģināt salimēt krūzi, kura ir saplesta pirms 30 gadiem. Jā, nu tas varēs dzert. Bet plaisas vienmēr būs redzamas. Un teža garšos, pek, laimes. Es neattaisnoju sevi. Varbūt man vajadzēja būt gudrakam. Varbūt man vajadzēja aizmirst savu lepnumu toreiz, 90. un vienkārši sekot noteikumiem. Daudzi tā izdarīja un tagad dzīvo mierīgi, bet es izvēlējos citu ceļu, un man ar šīm sekām ir jādzīvo. Tomēr tas, ko es gribu, lai jūs saprotat, ir šāds. Lūdzu, nedemonizējiet mūs. Beidziet mūs saukt par vatnikiem, par piektajām kolonnām, par draudiem valsts drošībai. Katru reizi, kad jūs kādu krievu valodu pasludināt par Latvijas ienaidnieku tikai tāpēc, ka viņš slikti runā latviski vai viņam ir cita pase, jūs paši radat to briesmoni, no kura baidaties. Atstumtība rada dusmas. Dusmas rada radikalizāciju. Mēs esam maza valsts. Mums šeit ir jādzīvo visiem kopā. Latvija ir skaista zeme. Mums nav ne zemestreču, ne vulkānu. Mums ir meži, jūra, miergi cilvēki. Mūsu lielākā katastrofa ir tas, kas notiek mūsu pašu galvas un sirdes. Tā nemitāga meklēšana, kurš ir īstais saimnieks un kurš ir viesis. Es neesmu viesis. Es neesmu atbraucis pie jums ciemos. Mēs esam kaimiņi. Mēs elpojam to pašu gaisu. Kad Latvijas hokeja izlase izcīnīja medaļas, es kliedzu no prieka tieši tāpat kā jūs, varbūt tikai cita valoda. Kad ir jāni, es tieši tāpat dzeru alu un cepu šašliku pie ugunskura. Mūsu ikdiena ir tik ļoti vienāda, ka mūsu naids ir vienkārši absurds. Es bieži domāju par to, kas notiks, kad mana paudze aizies. Tie, kuriem šodien ir 50, 60 gadi, tie pēdējie nepilsoni. Visticamāk, kopā ar mums nomirs ar šas mākslīgi radesta problēma. Mūsu bērni jau ir latvieši. Viņi varbūt ir latvieši ar krievu uzvārdiem,
ar nedaudz citādām ģimenes tradīcijām, bet viņi ir šīs valsts pilsoni visdziļākajā būtībā. Un man tas dod milzīgu mieru. Es zinu, ka viņiem nebūs jāpiedzīvo tas atstumtības rūgtums, ko esmu piedzīvojis. Viņiem nevajadzēs skatīties uz līlapasi un jautāt sev, kas es esmu šajā pasaulē, viņi zina, kas viņi ir. Mani mīļie latvieši, es zinu, ka jūsu tautai vēsture ir bijusi traģiska un netaisnīga. Es saprotu jūsu sāpes par deportācijām, par okupāciju, par to, ka tika mēģināts iznīcināt jūsu kultūru. Un es jums saku godīgi, man ir ļoti žēl par visu, ko padomju režīms nodara šai zemei. Neviens normāls, domājošs cilvēks to neatbalsta. Bet nesodiet mani par Stalina vai Putina grekiem, es neesmu viņi. Es esmu tikai strādnieks no ērgās, kurš grib tikt pieņemts savās mājās. Es gribu, lai mēs pārstātu skatīties uz pagātni un sāktu skatīties viens uz otru kā uz cilvēkiem. Cilvēcība. Tā ir vienīgā lieta, kas mūs var izglābt. Kad es eju pa ielu, es nerunāju skāli, lai neizsauktu kādu lieku skatienu. Kad es eju uz valsts iestādi, es vienmēr jūtu tādu kā iekšēju traici, baidoties, ka darbiniece aizletes skatīsies uz mani ar naidu, tik līdz izdzirdēs manu akcentu vai ieraudzīs manu pasi. Dažreiz tā notiek, bet ļoti bieži es sastopu vienkārši normālus cilvēkus, kuri pasmaida, palēdz un nepievērš tam uzmanību. Un katrs tāds maz smaids, katra tāda cilvēciskā attieksme ir kā maz plaksteris uz tās milzīgās retas. Es gribētu jūs lūgt padomāt par to visu. Ne caur zinu portālu virsrakstiem, ne caur to politiku runām, kuri saņem tūkstošiem eiro mēnesi par to, ka mācāt jums ienest jūsu kaiminu. Padomājiet par to caursirdī. Iedomājieties sevi manā vietā. Iedomājieties, kā ir, kad jūsu dzimtene, jūsu vienīgās maģas, piepeši pasaka, ka jūs esat lieks. Tas ir smagākais sods, ko cilvēks var saņemt, neizdarot noziegumu. Es negribu no jums ne žēlastību, ne atvainošanos. Es vienkārši gribu, lai jūs saprotat, lai nākamreiz, kad jūs redzat cilvēku, kurš runā ar krievu akcentu vai kuram pieder nepilsona pase, jūs neredzētu viņa ienaidnieku. Lai jūs redzētu cilvēku, kuram varbūt ir sarežģīta, sapaiga un pretrunīga vēsture, bet kurš mail šo zemi tieši tāpat kā jūs. Mēs neesam svešie, mēs esam mūsēģie. Un varbūt kādreiz mēs iemācīsimies dzīvot tā, lai šajā valsts vairs nebūtu ne savējo, ne svešo, bet būtu tikai Latvijas cilvēki. Kā jūs domājat, vai mēs kādreiz spēsim pārkāpt pāri šim aizvainojumam un sākt runāt viens ar otru no sirds? Vai mūsu bērniem būs jāmaksā par mūsu paudzes spaitību un politiku cīnismu? Lūdzu, uzrakstiet komentāros atklāti, ko jūs jūtat, to visu klausoties, pat ja esat dusmīgi. Pat ja gribat man pateikt skarbos vārdus, rakstiet. Mums ir jāsāk sarunāties. Jo klusēšana un ignorēšana ir tā, kas mūs visus šos 30 gadus ir dzinusi tikai arvien dziļākā purva. Es gaidīšu jūsu atbildes. Paldies, ka uzklausījāt. Paldies, ka devāt iespēju šim svešajam beidzot tikt sadzirdētam savās mājās.